Čau, Maksim. Čau. Es neteikšu, ka klāt ir vasara, jo mums jau vairāk video bijuši, kur mēs sakam, ka ir vasara. Visiem skaidrs, ka ir vasara. Bet šodien tēma, kas interesē man un noteikti arī citiem, ir karogu masti. Gan pie privātu mājām, gan publiskajām ēkām mēs redzam, ka tie stāv, karogu plīvo. Un tad cerams, ka tu viņus esi tur uzlicis. Kas zina? Ja man kā nezinātājam gribās iegādāties karogu mastu, tad es mazliet noteikti apjūku no visiem tiem izmēriem, veidiem, pacelšanas mehānismiem un varbūt tu varētu mūs ievirzīt mazliet šajā tēmā. Protams, ka varu. Pirmkārtam, jā, es gribu dot pārliecinājumu par to, ka tā ir vasara, esmu šortos. Tā ir. Vasara īpaši pieaug tās pieprasījums pret karogu mastam, tāpēc, ka cilvēkam gribas sakārtot vidi. Pacelt karogu, uzstādīt un skatīties pēc tam uz to karogu mastu, kur karogs tās plīvo. Jā, veidi ir dažādi, izmeri ir dažādi. Nav nekāda stingra būvniecības noteikuma vai normatīva, kurš regulē, kādam mastam vajadzētu būt preti mājai. Ir ieteikums no karogu mastu ražotāja, ka mastam vajadzētu būt kaut kur jumtas koras līmeni. Piemēram, jums ir viens stāva māja, tas ir 6-7 metri. Tad mēs pasūtījām 6-7 metrīgo mastu, ceļam augšā karogu. Ja runa iet par veidiem, ir vismaz 3 vispopulārākie varianti. Variants standarts. Tā kā šeit paraudzuņie redzams, kad karogu pacelšana notiek ar rokam. Striki kārējas ārā. Taram! Un tas ir pats vienkāršākais, pats prastākais variants un pats lētākais variants. Piestiprināt karogu, pacelt uz augšu un to striki galu nostiprināt pie šitā te stiprinājuma. Nākamais variants, kad striki jau iet iekšā, un šīs variants saucas lok. Tad speciāli lok tā kā atslēdziņa. Zem šitā te kovera mēs ieliekam iekšā karogu strikē un pacelšana tik un tā notiek ar rokam, tikai te striki nav pamanāmi, viņi nesīt pa to pašu karogu stābu, karogu mastu, un tāpēc, ka tā muzika ne jau visam patīk, godīgi pateikšu. Un trešais variants, visērtākais un viens no populārākiem, tas ir vinču komplektācija, kad iekšā karogu masta mēs iebūvējam šo te mehanizmu, saucas par vinču, un pacelšana tāda notiek ar speciālu rokturi. To rokturi pēc tam var izņemt, pasargāt no tā, kad kāds cilvēks var atnākt un nolaist to karogu. Īpaši tas ir aktuāli pie publiskam telpam, pie skolām, pie kaut kādiem veikaliem, tur, kur ir atverta pieeja. Bet pie privātmāja tas ir ērts un ātrs variants, kā pacelt un nolaist karogu zemi. Ir kaut kāda tehnika šī pacelšanā, jo cik es zinu, kad vajag laikam lēnām griezt, jo savādāk var cilpiņu uzmesties vai kaut kas tāds. Ieteikums ir tāds, ja jūs iesākat to pacelšanu, tād līdz pašam galam. Kam ir karogs, nepacels līdz pašai nogalē. Un tāpat arī ar nolaišanu. Vajadzētu otrādi uz otru pusi nolaist viņu līdz pašam galam. Respektīvi, nevajag turpu šurpu. Turpu šurpu točnu nevajag, tāpēc, ka tāda gadījuma mēdz būt, ka ar laikiem paradies kaut kāda problemātika. Skaidrs, un ko darīt vispār, ja pieņemsim, pēkšņi nevar vairāk patīt, un ko tagad darīt? Var piezvanīt mums, mēs izskaidrosim, kā to var sakārtot ar savam rokam. Ja galīgi negribas, tad mēs varam atbraukt un sakārtot. Šajā gadījumā vajadzētu atskrojot karogu mastu no pamatne, nolaist viņu zeme, izņemt vinču mehānismu un vienkārši sakārtot strikas jautājumu, pa jaunu viņu uztīt uz šo te mehānismu. Jā, bet cik man zināms, tad tu arī piedāvā karogu mastu servisi, ja? Jā, tas ir viens no populārākiem veidiem, kad cilvēkam vajadzētu restartēt dzīvi šo te stābu. Bija tāds posms, kad karogu masti stāv tukšie, pliki, bez karogiem. Kaut kādam pazaudēs kaut kādi aksesuāri, kaut kādi vairs nedarbojas, tad mēs varam viņu renovēt, restartēt un pa jaunu palaist dzīvi. Skaidrs, Maksim, tas bija pirmais ievads karogu mastos. Es skatos aizmugurē, tev stāv visu kaut kādu aksesuāru, varbūt pastāst. Man ir iespējas izvēlēties uzgali? Protams. Zini kā, tā kā pēc vēlmēm un gaumēm es varu ieteikt. Ir dažādi varianti. Sipolveida, senas veida. Kurš no variantiem tev patīk, to arī var paņemt, pasūtīt pie mums. Cena no tā nemainās. Ja runa iet par uzgaļiem, viņi gan sudraboti, gan zelta, gan balta krāsa, ir arī opcija, kad mēs varam pasūtīt pie ražotāja mastu
konkrēta krāsa pēc RAL kataloga. Bija mums gadiem, kad cilvēki sūta melnos, pelēcīgus, antracīta krāsa. Jau gan viens oranžu karogumā savulaika bija pasūtīts, gan ar oranža krāsa aksesuāriem. Pie tā, citreiz cilvēki prasa, ko man darīt, ja es gribu, lai karogs visu laiku plīvo atverta veida. Ir arī viens no tādiem aksesuāriem, kur ir papildus alumīnijas stieņas. Viņam ir divi varianti. Banner bar. Tas ir uzgalis ar šo te alumīnijas stieni, 1,5 metra platumā, bet, ja vajadzētu, var saisināt. Un arī banner lifts. Tas ir slīdošais elements, kurš piestiprinās pie karogu masta, lai apvieglotu to pacelšanu un nolaišanu. Šajā gadījumā karogs šojas ar speciālu tuneli augšu un visu laiku viņš stāv atverta veida. Tas ir ļoti interesanti, jā. Ir lasams, ir pamanāms. Pretējā gadījumā, ja vēja nav, diemžēl karogs karojas tā, kā ir. Es skatos, tev pie aksesuāriem stāv vēl tādas milzīgas skrūves, ko ar tādām dara? Ar tādām dara, no šīm te skrūvēm veidojas karogu masta pamatne, kuri betonējas. No sākumā vajadzētu viņu pareizi salikt un ielikt tajā bedre, kur jau ir jāva, kur jau ir betons. Katram aksesuāram, jebkura gadījumā, nāk montāžas instrukcija. Piemēram, lai uzstādītu 6-metrīgo karogu mastu, tas ir viens no populārākiem izmēriem pie privātmājām, vajadzētu uztaisīt biedri 40 x 40, 2 slapstas, reiz 2 slapstas un kaut kur metra dziļumā. Ielaist tur jau betonu un ielikt pamatni. Pēc pāris dienām var likt virsu karogu mastu. Nekas sarežģīts tur nav. Cilvēki ar rokam var to izdarīt. Tad, cik es saprotu, tad ne tikai tu tirgo mastus, bet arī tu piedāvā pilnu servisu arī uzstādīt. Jā. Mēs piedāvājam variācijas ar tiem. Cilvēki var uzstādīt pats, ja gribam, var ar mūsu palīdzību, vai mēs varam atbraukt un ieskruvēt karogu mastam speciāli skrūpali, kā pamātne. Šajā gadījumā 1,5 stundu laikā un karogs jau plīvo. Jā, Maksim, plus mīnus ir skaidrs par aksesuāriem, bet varbūt varētu pastāstīt tātad. Mums ir publiskās ēkas un mums ir privāta mājas. Ja? Ja man ir publiskā ēka, pie kuras man vajag karogu un privāta māja, tad kādu izmēru man izvēlēties katrai no šīm te būvēm? Vispār moda uz tiem karogu mastiem atnāca pie mums no Skandināvijas. Un es jau diezgan daudz reiz biju tur un pamanīju, ka tur pie privātmājām jau stāv pats augstākais variants no tiem karogu mastiem. 2, 3, 4 augstāk nekā pats karogu, nekā paša māja. Tā kā ieteikums ir tāds. Apskati apkārt, ja kaimiņiem ir, taisīt viena līmeni. Ja kaimiņiem nav, ņem to orientīru uz sevi. Protams, ka pie publiskam telpam tur vajadzētu būt saskaņotam projektam. Pie tā var uzzināt pie arhitekta vai griezties pie būvvalde. Tas ir ļoti būtisks jautājums, tāpēc, ka vajadzētu ņemt vērā, kā zeme mēdz būt kaut kādas pazemes komunikācijas, lai nesabojot tos. Pie privātmājām, pie laukumājām, pēc vēlmēm un gaumēm. Gribi, lai būtu redzams uz pāris kilometriem, ņem visaugstāk. Atļauj tev, kabata, ņem vēl augstāk. Gribu pamanīt arī to, ka karogu mastiem, kāpēc ir 6, 7, 8, 9, 10 un 12 metrīgie karogu masti, viņam visam nāk vieni un te paši aksesuāri, viena un to paši pamatni. Visi karogu masti ir konusa veida. Apakša 120 mm diametra, augša ir 65. Tieši dēļ tā komplektācija nemainās. Mainās tikai pats stāvs. Un te visi masti ir konusa veida. Saka godīgi, Maksim, cik tev noliktavā stāv masti? Pietiekoši daudz, lai realizētu visus pieprasījumus šogad. Un kas man jādara, ja es gribu nopirkt vai saņemt konsultāciju? mixmax.lv pie kontaktiem ir visu mūsu kontaktu informācija. Jebkurš menedžeris gatavs tev nokonsultēt, a ja esi gatavs pasūtīt, Mixmax karogu mastī, ieliec grozā, veic pasūtījumu un tālāk mēs vienkārši saplānojam dienu, kad mēs atbrauksim, piegādāsim vai uzstādīsim un karogs jau plīvo.